Lai tu slavēts Jēzus Kristus, miers un labums. Šodien ir 19. oktobrs un šodien ir Svēta Pāvila no Krusta piemiņas diena. Svētais Pāvils ir viens no tiem svētajiem, kuram bija tas otrais īpašais vārds vai apzīmējums. Mēs vēl atceramies Svēto Jāni no Krusta, kas ir pat vairāk pazīstams, lielais spāņu mistiķis nekā Pāvils no Krusta, un arī 20. gadsimtā mēs pazīstam Svēto Terezu Benediktu no Krusta, Editu Šteinu. Svētais Pāvils no Krusta bijis pasionistu, tādēļ kunga ciešanu kongregācijas dibinātais, un tie ir tādi priesteri un brāļi, kas īpašā veidā piemin un atcerās pa Kristus ciešanām, pa Kristus krustu. Un patiesībā es bieži par to domāju, jo krusts, kas ir ciešanas un nāves šīs simbols, kļuva par mūsu ticības galveno atpazīšanas zīmi, gan krucifiks veidā ar krustā sisto pestītāju, gan arī ar krustu bez Kristus ķermeņa, tas ir tas saucamais augšām celšanas krusts, bet ikvienā gadījumā bīskaps Tomas Rait, viņam ir šī grāmata, laikam revolūcija sākās, kur viņš skaidro, ka tas, kas krusts ir bijis, un tas, par ko viņš ir kļuvis kristietībā, tas ir patiešām īpaša lieta un lielais noslēpums. Tā ir arī uzvaras zīme, bet, jā, man patīk arī tie vārdi, jā, ka krusts viņš savieno šo mūsu dzīves horizontālu ar šo transcendents vertikālu, un mēs atrodamies tur pa vidu, un mums daudz tuvāk skaidrs ir tā horizontāla, kurā mēs dzīvojam šajā pasaulē, un ciešanas ir visiem cilvēkiem. Mēs esam laimīgi kaut kādos brīžos, mēs esam mierīgi bieži, bet patiešām visi cilvēki, visi Ādama bērni iziet caur ciešanām. Nav neviena cilvēka, kas ir pasargāts. Buda patiesībā jau sapratis to pašu. Ciešanas pārsvara lauž cilvēks, iznīcina, nes sāpes. Cilvēks translē šīs ciešanas arī uz dzīvniekiem, tad patiešām arī visa daba ir pārpildīta arī ar ciešanām. Un kristietības Dievs, Jēzus, kad viņu sit krustā un viņš nomir, mēs tagad zinām, ka viņš ir augšām celies, un mūsu ticība balstās tieši uz augšām celšanos, bet priekš apustuļiem, priekš Kristu sekotājiem, tas bija beigas, īstas, arī tāpat, kad mēs saskaramies ar mums tuvu cilvēka nāvi, mēs saprotam, tas ir beigas. Jo, ja ir tikai šī horizontāla, tad patiešām tas ir beigas. Bet, ja ir tā vertikāla, un tā augšām celšanās, norādīju šo vertikālu, bet, es domāju, tas iemiesošanas noslēpums nav jau saistīts tikai ar to, ka Jēzus pieņēma cilvēcisko dabu, ka mēs to saucam. Mēs arī varam teikt, kļuva par cilvēka notikumu tādā materiālā veidā,
miesiskā veidā, bet tas, ka viņš ir cietis, tas viņu padarīja par cilvēku. Nu, ne tādēļ, ka cilvēks ir būtne, kas cieš, bet patiesībā no tā, ka mūsu realitāte ir ļoti sagrauta, tā ir slima, tad ir šīs grēks, pirmdzimtais grēks, jā, viņš iebūvēts pašās struktūrās. Jā, tāpēc arī viņš izveido atkal šo nāvis horizontāli, ciešanu horizontāli, un tā dievišķa vertikāli, viņi mēģina to uzlaust, dziedināt, un mēs saprotam, ka tas process sākās, un viņš beigsies kaut kādu, un mēs uz to ceram. Tāpēc kristietībai vienmēr vajag atcerēties šo Jēzus krustu. Un arī vajag atcerēties, ka patiesībā teodīcija nav iespēja. Ļaunumam un ciešanām nav skaidrojumi. Var gudrot un cilvēki to nodarbojās, bet atbildi ir krusts. Jēzus vienkārši cieta. Viņš neatbildēja šo jautājumu, viņš nevarēja atbildēt savādāk nekā savu rīcību. Un tādēļ jautājums par ciešanām, tas ir jautājums par mūsu pasauli, kur ir dziļi ievainota. Tas ir jautājums par cilvēks, kas ir dziļi ievainoti. Tas ir jautājums par to, ka mēs meklējam ciešanām jēgu un nevaram atrast, jo jēgas laikam arī nav. Bet atbilde tad ir tajā krustā. Un tāpēc svētais Pāvils no krusta, viņš kaut ko ir sapratis. Atkal ciešanas nav labums, viņas nav labas. Bet Jēzus varbūt padarīja tas par labām. Varbūt, bet tas arī, man liekas, tas ļoti grūtais moments, jā, domāt par to, ka mēs varētu savus ciešanas, caur savām ciešanām piedalīties Jēzus ciešanām. Nē, man liekas, Jēzus ciešanas smagums varēja būt saistīts ar to, ka viņš uzņēmās arī mūsu ciešanas. Un varbūt pat tāpēc ir kaut kā mums vienkāršāk. Bet patiešām tad arī atcerēsimies šodien par svēto Pāvilu no krusta. Atcerēsimies par to, ka katoliskajā baznīcā vienmēr ir priesteri, un lai Dievs dod arī būtu brāļi un tēvi pasaulnisti, arī māsas, kur atcerās par Jēzus ciešanām un caur to mēģina arī palīdzēt un saskatīt, ieraudzīt Jēzu ievainotajos cilvēkos, ievainotajā pasaulē. Lielbritānijas pasaulnistiem bija izveidota šī pārēja, vai kā viņi atrada šo sasaist starp krustā sisto Dievu, krustā sisto cilvēks un krustā sisto pasauli. Crucified God, crucified people, crucified world. Jēzus krustā ir daudz atbildes. Lai mēs vienmēr atceramies, lai Jēzus ciešanas vienmēr būtu mūsu sirdī. Miers un labums, lai top slavēts Jēzus Kristus.